15. nodaļa 6. pants. Un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Es gribu saprast, kas šeit ir domāts ar šiem vārdiem pieskaitīja par taisnību, par kādu taisnību. Vislabāk šo tekstu mēs varam saprast jaunās derības gaismā. Tad, kad jūdi sarunājās ar Jēzu, viņi kādā epizodē sacīja tādus vārdus, tā ļoti satraukti. Ja? Tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrāmu redzējis. Un Jēzus atbildēja, es esmu no iesākuma. Viņiem bija ļoti grūti to uztvert un saprast, kas notiek attiecībās starp Kristu un Ābrāmu. Kādas tur var būt attiecības? Kristus dzīvo 1. gadsimtā mūsu ērā, kā mēs šodien sakām, un kad dzīvo Ābrāms, ja? To es teicu senajos laikos vēl pirms Mūzes, ja? Tātad vairāk kā 15, 16, 17 gadsimts atpakaļ. Ja? Un tā, Ābrāms uzticējās kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Varbūt, ka ir vērts atšķirt tādas rakstvietas jaunajā derībā. Galatiešu vēstulē 3. nodaļā 6. pantu. Tā, tad ir jau. Jau Ābrahams ticēja Dievam, un to viņam pielīdzināja par taisnību. Jā, tā tad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. Ja? Cilvēks, kas tic Dieva apsolījumiem, Dieva vārdiem, bet Bībeles kontekstā mums ir jāierauga, ka visi apsolījumi, visi Dieva vārdi nāk caur Kristu. Tas būtu atsevišķs temats, ja? Bet es viennozīmīgi redzu katrā no šīm epizodēm 1. Mūzes grāmatā Kristus klātbūtne, Kristus uzruna, Kristus saruna ar Ābrāmu. Te tiek vienkārši paziņots, ka Ābrāms vienkārši ticēja Dievam. Mēs esam Dieva bērni tad, kad mēs ticam, jeb uzticamies, šis vārdiņš ticība, jaunā derībā vienmēr ir vārdiņš uzticēties, mēs uzticamies Dievam, tā kā Ābrāms ticēja, kādā gadījumā viņš ticēja. Piemēram, Dievs sacīja, tev būs ļoti daudz bērnu, ja? Kamēr viņam vēl nav neviena bērna. Viņš vienkārši tic. Dievs darīs. Es nesaprotu, kā viņš darīs, bet viņš darīs. Paņemsim vēl vienu epizodu Romiešu vēstulē, dažas lapiņas atpakaļ. Romiešu vēstulē 4. nodaļā, pirmos 3 pantus. Tā. Ko lai sakām par savu ciltstēlu pēc miesas Ābrahamu? Kādu labumu viņš ir panācis? Jo, ja Ābrahams kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Jo, ko saka raksti? Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Kā tad Ābrahams tika pie dēla? Visiem ir skaidrs, un par rakstu arī par to runā, ka viņi bija pārāk veci, lai viņiem varētu būt bērns. Bet viņš uzticās Dieva vārdam. Ļoti lieliski pamācība priekš jebkura laika un priekš mums arī šodien. Ja? Tad, kad tu uzticies Dieva apsolījumiem, tie piepildās. Ja tu pieeji šiem Dieva apsolījumiem ar tā, labi, teiksim viens variants, ja Dievs to izdarīs, tad es ticēšu. Tīri dabīgi, tur nekāda ticība nav. Tātad es Dievu nepazīstu, es vienkārši gribu redzēt, brīnums notiks vai nenotiks. Es esmu balstīts uz brīnumu ticību. Ja? Dievs saka, nebūs brīnumu ticība. Ja? Būs paļāvība uz mani. Un Ābrāms izdarīja vienreizēju atklājumu, jo 1. pantā ir rakstīts, kādu labumu viņš ir panācis. Oriģinālā tur nav vārdiņš labums, tur ir tāds vārdiņš, kas mums ir arī saprotams, eurika grieķu valodā. Ja? Kādu euriku viņš atklāja. Ja? Cilvēki mēdz tā iekliekties, citās valodās varbūt tas labāk kaut kas skan. Eurika! Izrādās ir vērts uzticēties Dievam. Jo viņš dod tādus apsolījumus. Es vienkārši ticu, jo es viņu pazīstu. Es esmu viņa draugs.
Es ar viņu sarunājos. Viņš saka, man būs dēls. Viss, es ticu. Bet, Jāni, es šo situāciju redzu pilnīgi savādāk nekā tu. Tu redzi, ka viņš uzticās, es redzu, ka viņš neuzticās. Nu labi, un kas tev liecina par to, ka viņš neuzticās? Tāpēc, ka tad, kad Sāra viņam piespēlē savu kalponi, tad viņš iet un dara tā, kā viņi saka. Kaut vai viņam ir vīzija, viņam Dievs parāda visu kaut ko, un viņš runā ar Dievu, un it kā tajā brīdī viņš ir pārliecināts par to, bet tik līdz atnāk Sāra un viņam saka kaut ko pilnīgi citu, tā viņš tūlīt dara tā, kā viņi saka. Jautājums ir tāds, vai tavā dzīvē, tavā ģimenē, tavās attiecībās ir bijuši kompromisi? Nu, jebkura dzīvē ir bijuši kompromisi. Viens saka tā, otrs saka tā, labi, ja? Tad, kad divi cilvēki sāk dzīvot kopā, viņi izveido ģimeni, viņi automātiski momentā nesalīp kopā. Vienkārši tas tā nenotiek. Salipšana, tas ir pakāpenisks process, paiet mēneši, gadi, viņi viens otru vien vairāk iepazīst un viens otram vairāk pielāgojas, pierīvējas viens pie otra. Ja? Kā rezultātā viņi dzīves procesā ne tikai tai pirmajā kāzas dienā vai naktī kļūst par vienu veselu. Tas ir dzīves process, kurā viņi kļūst par vienu veselu. Ābrahāms pilnīgi viennozīmīgi uzticās Dievam, bet tad, kad sieva sāk dīgt, kurai varbūt ar to uzticēšanos mazliet ir grūtāk, ja, viņa saka, nu taču palīdzēsim Dievam piepildīt šo apsolījumu. Nu cik tad var gaidīt? Jo gāja gadi. Es domāju, ka viņa pat ne to, ka viņa piepildīt. Man šķiet, ka viņai ir šis te kauns sabiedrības priekšā, arī citu cilvēku priekšā par to, ka nav šie pēcnācēji un it kā ir šis apsolījums un it kā sanāk viņas acīs droši vien, ka kaut kas nav pareizi ar viņu, ka viņa kaut ko nedara tā kā vajag un nav un nepiepildās šie apsolījumi. Un tad viņa grib parādīt, es domāju, ka tas vairāk ir pat, dēļ sabiedrības, kad kur ir tas bērns, jā, jo varbūt, ka kāds to nesapratīs, no kurienes kam tas bērns tieši ir piedzimis, jā. Un tādā veidā viņi noņem to kaunu varbūt no sevīm savā ziņā. Protams, tas tā ir, kā tu saki. Te ir jāpiezīmē vēl viens moments, kā cilvēkam ir tendence nepacietīgi gaidīt Dieva apsolījums, un tad viņš iekuļās tajās nepatikšanās, kuras var saukt pār to, ka mēs palīdzam Dievam. Nu, Dievam ir jāpalīdz. Cilvēks meklē, ko tas nozīmē ticēt Dievam. Sāra noteikti kaut ko līdzīgu darīja. Ja? Kā tas ir uzticēties viņam? Varbūt mums kaut kas vēl ir jāizdara. Tā ir būtībā kristīgā vēsts, vai ne? Kā tas ir uzticēties Dievam, kāda ir Dieva daļa, kāda ir mūsu pienākumi. Ja? Un bieži vien mēs sākam darīt, pat lietojam tādu terminu, ja? Sākam darīt Dieva darbu. Kaut bieži vien Dievs saka, nē, manu darbu nevajag darīt, es darīšu savu darbu. Tu cilvēki dara savu. Kāds ir cilvēku darbs? Uzticēties. Grūti to robežu ieraudzīt. Šeit notiek diezgan traģiskas lietas, jo Ābrams un Sāra kļūdīdamies jautājumā par to, ko nozīmē uzticēties Dievam, viņi nolēma Dievam palīdzēt. Viņi sāk domāt, varbūt mēs pareizi nesapratām, ja, ko Dievs īsti grib no mums. Ja. Un viņi palīdz Dievam, tāpēc nāk Hagara, trešais, liekais. Bet kas notika, pateicoties šim solim, piedzima Ismaēls, no kur radās arābu tautas. Un tad pagāja vēl 13 gadi un piedzima beidzot Īzaks, ja, kas ir ebreju tautas tēvs. Šo soli, neusticoties Dievam, Ābrāmam un Sārai nevajadzēja spērt, jo viņi izdarīja to, ko nožēlo pasaule arī šodien. Ebreji un arābi kaujās savā starpā, cīnās. Viens otram pierāda, ja, kuri tad ir īstie Ābrahāma pēcnācēji.
Tas arī lielā mērā izskaidro, kāpēc šodien notiek kari tuvos austrumos, kāpēc tur tās cīņas. Lūk, nespēja sagaidīt Dieva atbildi, uzticēties Dievam. Jā, bet interesanti arī es kā es to redzu, jā, kad interesanti, ka tas, kas notiek ar Sāru Ēģiptē, to varētu nosaukt par laulības pārkāpšanu. Un tas, ko Sāra lūdz darīt Ābramam ar savu kalponi, ir atkal laulības pārkāpšana. Un sanāk tā, ka pirmajā gadījumā kā Ābrahams atļauj Sāru, lai notiek šī situācija, un otrajā gadījumā Sāra. Un, teiksim tā, no šīs savā ziņā no šiem pārkāpumiem tālāk rodās vēl lielāks. Tas viss, tā kā var sakot, sākās viss ar tiem meliem, tā kā es to redzu, jā. Un pēc tam tas viss saļās tālāk un pārtop par vēl lielāku problēmu. Vienkārši man šķiet arī, ka tas iešķēliens tajā ģimenē, kas ienāca Ēģiptē, ka viņš tālāk, jau tās attiecības, viņas jau bišķiņ tā kā sairst, jo Sāra tā kā jau dod to kalponi. Es domāju, ka normāli sieviete tā negrib darīt. Viņa nevēlas dalīt savu vīrieti ar citu sievieti. Un man šķiet, ka tur jau kaut kas tajās attiecībās, un ka viņi vienkārši, ka viņi iziet uz to, un tā, ka viņi ierauga, ka šī kalpona palikusi lepna, no tā, ka viņi gaida savu, tā kā saka, saimnieku, savu kunga bērnu, ja, ka viņi ir lepni, tad Sāra tagad saprot, ka viņi ir šausmīgi kļūdījusies, ka nav labi vairāk. Un es domāju, vēl interesanti arī, kāpēc tad tomēr Ābrams, tas laikam uz priekšu ir aprakstīts, ja viņš tomēr līdz galam es saprotu, tomēr viņš nepieņem šo Izmaelu. Viņš tā kā vienmēr paliek tā kā kalponis dēls, jā, es tā saprotu, un tur tas naids viss arī veidojās. Ja viņš šo bērnu būtu paņēmis un tiešām arī tā kā savu, tad es domāju, ka tā nebūtu varbūt bijis, bet tur tomēr ir kaut kāds tas pamatā strīds jau, droši vien no Sāras puses tās dusmas uz Hagāru, un Hagārai kaut kāds aizvainojums un dusmas pret savu kundzi, un tur ir tāds jau saknē nesamierināms kaut kas tāds. Un viņš šo bērnu tā kā arī nepieņem, es saprotu, un tā veidojās līdz par 100 dienām tas naids viņu starpā visu laiku šo tautu starpā. Jā, tu redzi, kā grēks vairo grēku. Jā. Viņi no sākuma ir līdzīgi, varētu tā teikt, mūsdienīgi, viņi ir viens otru atraduši, jā. Viens tur var rīkoties pilnīgi nepareizi, izrādās, ka otrs arī var tāpatās rīkoties. Ja? Viņi ir savā veidā līdzīgi. Un no otras puses arī jāsaka tā, ka paldies Dievam, ka šādi stāsti mums ir Bībelē. Bībele ar to atšķirās, piemēram, no Korāna ar to atšķirās. Musulmaņiem ir ļoti grūti saprast, piemēram, Bībeli ar šādu veidu stāstiem. Bībelē nav aprakstīts svētie. Tieši otrādi tiek aprakstīts viss šīs kļūdas, ja, lai tas būtu mums par pamācību, kas esam nonākuši pie laika robežām. Bībele mums ir grāmata, kas stāsta par to, kā Dievs maina cilvēku. Tāpēc šie stāsti ir ļoti vērtīgi. Viņi parāda, kādi viņi bija, kādas kļūdas viņi pieļāva, ka viņi bija parasti cilvēki, līdzīgi mums, un Dievs spēja šos cilvēkus vadīt cauri dzīves gaitai. Tas nenotiek vienā mirklī, tas ir dzīve. Ja? Un Dievs maina šos cilvēkus. Viņš mainīja gan Ābrahāmu, gan Sāru. Mēs varam iemācīties arī no šī gadījuma to, ka svarīgākais nav izpatikt savām dzīves biedrām. Ja tu noliec dzīves biedru pirmā vietā, Ābrahāms attiecīgā brīdī nolika Sāru pirmajā vietā. Labi, piepildīsim ar to Dieva apsolījumu, lai būtu Hagara. Bet kādas sekas tam ir gadsimtu garumā? Tās jau ir īstas šausmas. Mums ir jāizpatīk Dievam un ne cilvēkam. Tāpēc mēdz sacīt, lietot šo frāzi, viņa nav nodrāsta tā ir dziļa, piedzīvojuma pilna frāze. Pirmajā vietā noliec Dievu.
un tad otrajā vietā savu dzīves draugu. Es arī domāju vēl arī to, ka tā ietekme savstarpējā mums cilvēkiem interesanti, ja, kad pat Ābramam būt, esot tādās attiecībās īpašās ar Dievu, ja, ka viņš tomēr pakļaujas Sārai. Man šķiet, jā, ka tā mūsu savstarpējā cilvēciskā ietekme viņa mums ir, bet interesanti, ka viņa, man liekas, ir īpašāk tieši uz tādām sliktām lietām. Ātrāk cilvēki pavelkās tad, kad viņiem piedāvā kaut ko. Salīdzinoši ne tik grūti. Es domāju, Ābramam nebija sevišķi grūts. Nevelt arī mūsdienās ir tāds teiciens mūsu platuma grādos, ja vīrs ir galva, sieva kakls. Ir tas teiciens, es nevienmēr varētu pateikt, ka nevienmēr, bet jā. Man gribētos, lai tā ir vairāk, bet... Vai no uz labu, vai uz ļaunu, vai ne? Mēs jau varam arī to teicienu lietot gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Šī gadījumā mēs redzam notika negatīvā Ābrahāmā uz Sāru. Jā, bet man godīgi jāsaka tā, ka man varbūt vairāk gribētos, lai tā mana ietekme ir, protams, jo, man kā arī cilvēkam pilnam ar egoismu un vispārējo ļaunumu arī gribās, kā saka, to savu dzīvē sasniegt to kaut kādu savu interesi, ja, un tad tā liekas, ka nemaz tā negrozās tā galva. Jā, bet, mazliet pārfrāzējot apostoļa Pāvila vārdus, ja mūsu dzīvēs ir, kas vairāk vērtē un ir, kas mazāk vērtē attiecības ar Dievu, ja, tad ko mēs tur varam darīt? Ticīgais ar savu ticību izglābs neticīgo, ir tāda doma, ja, es tā precīzi teikt necitēju. Mēs vienkārši dzīvojam. Mūsu liecināšana otram cilvēkam, pat vīram un sievai, pat bērniem vai vecākiem, kas kurā ģimenē notiek, vai ne, kur ir kāds tuvāk, kāds tālāk no Dieva. Vienkārši dzīvojam, un viņi mūs vēro. Dzīvojam savu dzīvi, tāpēc labākās sirdsapziņas. Mīlam Dievu, mīlam savu tuvāko, ja, un viņi mūs vēro.